sauc Ulds Rudaks, es uzlīdzu savu pirmo plātu pašlaik, tas ir portiski, ka pašlaik skan. Tātad atmosfēra brīva, droši nāciet pie manis, jautājiet, kas interesē. Un vadoties no tā, tad mēs arī iesaistīsim citus cilvēkus, kas šeit ir atnākuši. Un parunāsimies. Šo faktu tā kā zinām, ka plats joprojām ražo, un arī visi jaunie albumi iznāk platēs arī. Tad nākamais jautājums varētu būt, kāpēc ar tām platēm ir jāņemās, ja ar MP3 ir daudz ērtāk. Tu atnāc vienu datoru, un tev ir tur ventās stundas, dienas, nedēļas ar mūziku. Man jāatbild, man vienkārši patīk nēsāt ļoti smagas somas, jo tas kaut kāda fiziskā formā tev notur, ja tu staigā ar 20-30 kg smagu somu uz muguras, nekā ar vienu mazu datoru. Un vēl arī man patīk ņemties tām platēm. Tāpat arī vāciņš, teiksim, dizains ir šitik liels, var ierāmēt un nolikt pie sienas, bet ja ir mazs kompaktdisks, tas nepēc kā neizskatās. Un ja vēl jūs redzat to vāciņu mazītiņu datorā, nu tur vispār pat nevarat rokās paņemt. Man patīk pataustīt lietas, nevis tikai manipulēt ar taustiņiem un skatīties, ka viņas dzīvo paši savu dzīvi. Ja man jārunā par mūziku izvēlu šim pasākumam, tad šis ir jautājums, kas ir tikpat sarežģīts kā jautājums cilvēkam, kurš ir noklausījies savā mūžā vairāk par 10 dziesmām, kāda ir tev mīļākā dziesma. Jo nevar būt mīļākās dziesmas, jo viņi ir tik daudz. Tu, protams, ar laiku izkristalizē, kas tev ir vistuvākais un mīļākais, un ko tu vienmēr gribētu uzlikt. Bet tas ir arī tāpat pirms kādas došanās uz diskotēku. Tu pieeji pie savu plašu plauktu, pārlaitam acis un domā, ko tu šodien gribētu spēlēt. Mazliet ņem vērā to, kāda tur varētu būt auditorija, ko viņi varētu gribēt dzirdēt. Un tad ņem no tā plaukta plates, krauju kaudzē, ka kaudze ir tik liela, ka tu saproti, ka nevarēs vairs panest. Tad to kaudzi vēlreiz pāršķiro, noņemot nost kaut ko, bez kā varētu šoreiz iztikt. Kaudze joprojām ir tik liela, ka tu nevari viņu panest. Tad tu jau kļūst nežēlīgs. Liec malā kaut ko tādu, ko tu ļoti gribētu paņemt līdzi un atskaņot. Un tu pašās beigās, kad tu izvērtējot savas fiziskās spējas panest kaut ko, tu atnesi tik, cik tu atnesi, un tā ir tā pareizā izvēle. Tāpat arī šodien. Es paņēmu līdzi savas nesen iegādātās plates, un arī tās, kas man ir mīļas.